Nevils Godards noslēpums ir sajūta. Priekšvārds. Zemapziņa ir radīšanas klērpis. Tā saņem idejas caur cilvēku sajūtām. Zemapziņa nekad nemaina saņemto ideju, bet vienmēr piešķirtai formu. Līdz ar to zemapziņa formē ideju tēlā un līdzībā pēc saņemtās sajūtas. Izjust bezcerības vai neiespējamības stāvokli nozīmē iedvest zemapziņā neveiksmes ideju. Šī ir viena no visspēcīgākajām Nevila grāmatām. Tas noteikti padara jūs pilnībā atbildīgi par savu dzīvi, ja esat tam gatavs. Nevils parāda, kā tieši izveidot realitāti, kuru vēlaties. Šajā īsajā grāmatā viņš apkopo radīšanas spēku un sniedz jums paņēmienu šī spēka atraisīšanai. Ievads. Šī grāmata ir veltīta jūsu vēlmi piepildīšanas mākslai. Tā sniedz priekšstatu par redzamās pasaules radīšanas mehānismu. Šī ir neliela grāmata, bet nozīmīga, jo tajā ir dārgums, skaidri noteikts un aprakstīts ceļš uz savu sapņu sasniegšanu. Ja vien varētu kādu pārliecināt ar labi pamatotiem argumentiem un detalizētiem piemēriem, šī grāmata būtu daudzkārt apjomīgāka. Tomēr reti ir iespējams to izdarīt, izmantojot rakstiskus paziņojumus vai argumentus. Par cik priekš subjektīvā prāta vienmēr šķiet, ka autors ir bijis negodīgs vai ievests maldināšanā, un tāpēc viņa pierādījumi ir sagrozīti. Izejot no tā, es apzināti esmu izlaidis visus argumentus un pierādījumus, un vienkārši mudinu nebrīdināto lasītāju praktizēt šajā grāmatā atklāto apziņas likumu. Personīgie panākumi būs daudz pārliecinošāki nekā visas grāmatas, kādas varētu uzrakstīt par šo tēmu. Pirmā nodaļa – likums un tā darbība. Pasaule un viss tajā ir cilvēka objektivizētā nosacītā apziņa. Apziņa ir visas pasaules cēlonis un būtība. Tāpēc mums ir jāvēršas pie apziņas, ja vēlamies atklāt radīšanas noslēpumu. Zinot apziņas likumu un to, kā šis likums darbojas, jūs dzīvē varēsiet sasniegt visu, ko vēlaties. Apbruņojies ar praktiskām zināšanām par šo likumu, jūs varat izveidot un uzturēt ideālu pasauli. Apziņa ir vienīgā realitāte, nevis iztēlē, bet patiesībā. Skaidrības labad šo realitāti var salīdzināt ar plūsmu, kas ir sadalīta divās daļās – apziņā un zemapziņā. Lai saprātīgi pārvaldītu apziņas likumu, ir jāsaprot attiecības starp apziņu un zemapziņu. Apziņa ir individuāla un selektīva, zemapziņa ir bezpersoniska un neselektīva. Apziņa tā ir seku valstība, zemapziņa ir cēloņu valstība. Šie divi aspekti ir vīrišķais un sievišķais apziņas sadalījums. Apziņa ir vīrišķais, zemapziņa ir sievišķais. Apziņa ģenerē idejas un iespiež šīs idejas zemapziņā. Zemapziņa pieņem idejas un piešķir tām formu un izteiksmi. Saskaņā ar šo likumu ideja vispirms dzimst un pēc tam tiek iespiesta zemapziņā. Visas lietas attīstās no apziņas, un bez šīs secības nekas netiek radīts. Apziņa atstāja iespaidu uz zemapziņu, un zemapziņa pauž visu, kas tajā ir iespiests. Zemapziņa neģenerē idejas, bet pieņem par patiesām tās, kuras apzinātais prāts uzskata par patiesām, un sev vien zināmā veidā objektivizē pieņemtās idejas. Tāpēc ar savu spēju iztēloties un just, kā arī ar savu brīvo gribu izvēlēties ideju, kuru atbalstīs, cilvēks kontrolē radīšanu. Kontrole pār zemapziņu tiek panākta, kontrolējot savas idejas un jūtas. Radīšanas mehānisms slēpjas pašos zemapziņas dziļumos, sievišķajā aspektā, jeb radīšanas klēpī. Zemapziņa vienmēr pieņem par patiesību to, ko jūs uzskatāt par patiesu. Sajūta ir zemapziņas piekrišana patiesībai par to, kas tiek pasludināts par patiesu. Šīs zemapziņas īpašības dēļ cilvēkam nekas nav neiespējams. Visu, ko cilvēka prāts spēj iedomāties un sajust kā patiesu, zemapziņa var un tai vajadzētu objektivizēt. Tas ir realizēt, pārvēršot to par objektu. Jūsu sajūtas veido veidni, no kuras tiek veidota jūsu pasaule, un sajūtas maina veidni. Zemapziņa nebeidz paust to, kas tajā ir iespiests. Brīdī, kad tā saņem iespaidus, tā sāk attīstīt veidus, kā tos izteikt. Tā pieņem tajā iespiestās sajūtas, jūsu jūtas, kā tajā pastāvošu faktu, un nekavējoties sāk radīt ārējā, jeb objektīvajā pasaulē precīzu šīs sajūtas līdzību.
Zemapziņa nekad nemaina cilvēku vispār pieņemtos uzskatus un pārliecības. Tajā tie ir aprakstīti līdz mazākajai detaļai, neatkarīgi no tā, vai tie ir izdevīgi vai nē. Lai pārsteigtu zemapziņu ar vēlamo stāvokli, jums ir jāpieņem sajūta, kas būtu jūsu, ja jūs jau būtu īstenojis savu vēlmi. Nosakot savu mērķi, jums jārūpējas tikai par pašu mērķi. Jums nevajadzētu domāt par izpaušanas veidu vai ar to saistītām grūtībām. Domāšana ar sajūtu par jebkuru stāvokli to iespiež zemapziņā. Tāpēc, ja jūs ieciklējaties uz grūtībām, šķēršļiem vai kavējumiem, zemapziņa savā ļoti neizvēlīgā veidā pieņem grūtību un šķēršļu sajūtu kā jūsu pieprasījumu un turpina tos radīt jūsu ārējā pasaulē, jo zemapziņa ir radīšanas klēpis. Lai gan zemapziņa uzticīgi kalpo cilvēkam, nevajag secināt, ka tā ir kalpa un kunga attiecības, kā tas bija domāts senos laikos. Senie pravieši viņu sauc par cilvēku vergu un kalpu. Noslēpums, uz kuru atsaucās Pāvils rakstot, šis noslēpums ir liels, kas mīl savu sievu, mīl sev pašu. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un abi kļūs viena miesa. Tas vienkārši ir apziņas noslēpums, kas patiešām ir viens un nedalāms. Bet radīšanas dēļ tas šķiet sadalīts divās daļās. Apzinātais objektīvais vai vīrišķais aspekts patiešām ir galva un dominē zemapziņas subjektīvajā vai sievišķajā aspektā. Tomēr šī vadība nav no tirāna, bet gan no mīloša cilvēka. Tātad iedomājoties sajūtu, kāda jums būtu, ja jums jau būtu savs mērķis, zemapziņa tiek mudināta izveidot precīzu jūsu pieņēmuma līdzību. Jūsu vēlmes netiek pieņemtas zemapziņā, kamēr nesajūtat to realitāti, jo tikai caur sajūtām ideja tiek neapzināti pieņemta, un tikai caur šo zemapziņas pieņemšanu tā jebkad tiek izpausta. Savas sajūtas ir vieglāk attiecināt uz notikumiem pasaulē, nekā atzīt, ka pasaules apstākļi atspoguļo jūsu sajūtas. Tomēr tas ir mūžīgi patiesas apgalvojums, ka ārējais atspoguļo iekšējo. Kā iekšēji jūties, tā ārēji izpaudīsies. Cilvēks nevar saņemt neko, ja tas viņam nav dots no debesīm, un debesu valstība ir tevī. Nekas nenāk no ārpuses, viss nāk no iekšienes, no zemapziņas. Jums nav iespējams redzēt neko citu, kā tikai savas apziņas saturu. Jūsu pasaule katrā detaļā ir jūsu objektivizētā apziņa. Objektīvais stāvoklis norāda uz zemapziņas iespaidiem. Izmaiņas jūsu iespaidos jeb attieksmē noved pie izpausmes ārējām izmaiņām. Zemapziņa pieņem to, ko jūs jūtat kā patiesu, un tā kā radīšana ir zemapziņas iespaidu rezultāts, jūs nosakāt radīšanu pēc savām sajūtām. Jūs jau esat tas, kas vēlaties būt, un jūsu atteikšanās tam ticēt ir vienīgais iemesls, kāpēc jūs to nevarat redzēt. To, ko tu nejūti, ir veltīgi meklēt ārpusē, jo mēs nekad neatrodam to, ko vēlamies, bet atrodam tikai to, kas esam mēs paši. Īsāk sakot, jūs izpaužat un iegūstat tikai to, ko jūs apzināties, vai arī tam, kam tas ir dots, noliedzot sajūtu pierādījumus un piesavinot piepildītās vēlmes sajūtas, tas ir ceļš uz jūsu vēlmes īstenošanu. Savu domu un jūtu paškontroles meistarība ir jūsu augstākais sasniegums. Taču kamēr nav sasniegta ideāla paškontrole, lai neskatoties uz šķietamību, jūs justu visu, ko vēlaties just, izmantojiet miegu un lūgšanu, lai palīdzētu jums realizēt vēlamos stāvokļus. Tās ir divas ieejas zemapziņā. Otrā nodaļa – miegs. Miegs ir tā dzīve, kas aizņem 3. daļu no mūsu uzturēšanās uz zemes un ir dabiskas durvis uz zemapziņu. Tātad šobrīd mēs nodarbosimies ar miegu. Apzinātās 2/3 no mūsu dzīves uz zemes tiek mērīts ar uzmanības pakāpi, ko veltām miegam. Šī apzinātā izpratne par to, ko var dot miegs un tā baudīšana, liks mums tam gatavoties nakti no nakts, it kā mēs dotos uz randiņu ar mīļoto. Sapnī nakts parādībās, kad jau dziļš miegs nolaidies pār cilvēku, kad tas īsās naudā iemidzis savā guļvietā, tad vienmēr viņš atver cilvēku ausi un brīdina ļaudis ar biedinājumu, apstiprina ar zīmogu, tiem iedvež bijību. Ījaba 33.15.
tieši miegā un lūkšanās miegam līdzīgā stāvoklī cilvēks iekļūst zemapziņā, lai radītu iespaidus un saņemtu norādījumus. Šajos apstākļos apziņa un zemapziņa radoši apvienojas. Vīrieši un sievietes kļūst par vienu miesu. Miegs ir laiks, kad vīrišķais vai apzinātais prāts novēršas no jutekļu pasaules, lai meklētu savu mīļoto, jeb zemapziņas es. Zemapziņa, atšķirībā no pasaulīgās sievietes, kas aprec ar savu vīru, lai viņu izmainītu, nevēlas mainīt apzināto nomodu stāvokli, bet mīl viņu tādu, kāds viņš ir, un precīzi atveido viņa līdzību ārējā formu pasaulē. Jūsu dzīves apstākļi un notikumi tie ir kā jūsu bērni, kas veidojas no jūsu zemapziņas iespaidiem sapnī. Tie ir radīti pēc jūsu visdziļāko sajūtu tēliem un līdzības, lai viņi varētu jums atklāt sevi. Kā debesīs tā uz zemes, kā zemapziņā tā uz zemes. Viss, kas ir jūsu apziņā, kad jūs aizmiegat, ir jūsu nomoda izpausmes rādītājs, 2/3 jūsu dzīves uz zemes. Nekas neliedz jums realizēt savu mērķi, izņemot jūsu nespēju sajust, ka jūs jau esat tas, kas vēlaties būt, vai ka jums jau ir tas, uz ko jūs tiecaties. Jūsu zemapziņa piešķir formu jūsu vēlmēm tikai tad, kad sajūtat, ka jūsu vēlme ir piepildījusies. Miega bezsamaņa ir normāls zemapziņas stāvoklis. Tā kā saprotot, ka viss iznāk tikai no jums un jūsu priekšstats par sevi nosaka to, kas notiek ārēji, jums vienmēr jāsajūt, ka jūsu vēlme ir piepildīta pirms aizmiegat. Jūs nekad nesaņemat no sevis to, ko vēlaties, jūs vienmēr saņemat to, kas jūs esat, un arī to, ko jūs uzskatāt par patiesu attiecībā pret citiem. Lai vēlme tiktu realizēta, tā jāpārveido par vēlamā stāvokļa esības sajūtu vai vēlamā stāvokļa novērošanu. Tas tiek panākts pieņemot piepildījumu sajūtu, kas rodas atbildot uz jautājumu, kā es justos, ja mana vēlme piepildītos. Šī ir sajūta, kurai vajadzētu pārņemt visu jūsu uzmanību, kad atpūšaties un aizmiegat. Pirms aizmigšanas jums ir jāapzinās, ka esat tas, kas vēlaties, vai jums ir tas, ko vēlaties iegūt. Cilvēkam, kurš aizmieg, nav izvēles brīvības. Visā viņa sapnī dominē viņa pēdējā nomoda koncepcija par sevi. No tā izriet, ka viņam vienmēr pirms gulētiešanas ir jāsajūt sasnieguma un gandarījuma sajūta. Nāciet pie manis ar dziedāšanu un pateicību, ieiet tās vārtos ar pateicību un tās pagalmos ar slavēšanu. Psalmi 100. Jūsu garstāvoklis pirms gulētiešanas nosaka jūsu apziņas stāvokli. Kad jūs nonākat sava mūžīgā mīļotā zemapziņas klātbūtnē, tā redz jūs tieši tādu, kā jūs jūtaties. Ja gatavojoties miegam, jūs uzņematies un saglabājat veiksmes apziņu, sajūtu, esmu veiksmīgs, tad jums jābūt veiksmīgam. Apgulieties uz muguras tā, lai jūsu galva būtu vienā līmenī ar ķermeni. Sajūtiet sevi tā, it kā jūsu vēlme ir piepildīta un mierīgi atslābinieties bezapziņas stāvoklī. Zemapziņa nekad neguļ. Miegs ir durvis, pa kurām iziet apzinātais nomoda prāts, lai es radoši savienotos ar zemapziņu. Sapnis slēpj radošo aktu, turpretī objektīvā pasaule to atklāja. Sapnī cilvēks iespaido zemapziņu ar savu paštēlu. Gatavojoties miegam, jūs jūtat piepildīts vēlmes stāvokli un pēc tam atpūšaties bezapziņas stāvoklī. Jūsu piepildītā vēlme ir tas, ko meklējat. Naktīs savā gultā jūs meklējat piepildītas vēlmes sajūtu, lai varētu to paņemt līdzi sapnī. Ieņemtā cilvēka istabā vai zemapziņā, kas jums piešķīrusi formu, lai šī vēlme varētu arī izpausties. Tas ir veids, kā atklāt un vadīt savas vēlmes zemapziņā. Sajūti sevi piepildītas vēlmes stāvoklī un mierīgi aizmiegat. Nakti pēc nakts jums ir jāpiedzīvo sajūta, ka esat un redzat to, kas jūs cenšaties būt, vai ka jums ir un ko redzat izpaužamies. Nekad neiet gulēt, jūtieties nomākti vai neapmierināti. Nekad negul ar neveiksmes sajūtu. Jūsu zemapziņa, kuras dabiskais stāvoklis ir miegs, redz jūs tādus, par kādiem jūs uzskatāt sevi, neatkarīgi no tā, vai tas ir labs, slikts vai vienaldzīgs. Zemapziņa uzticīgi iemiesos jūsu pārliecību. Kā jūs jūtaties, tā jūs viņu iespaidojat. Un viņa, ideālā mīļotā, piešķir šiem iespaidiem formu un attēlo tos kā sava mīļotā bērnus.
Pieņemt gandarījumu sajūtu nozīmē radīt apstākļus, kas atspoguļos gandarījumu. Zīmes seko, tās nav pirms. Pierādījums tam, ka tu esi, sekos tai apziņai, kas tu esi. Tas nebūs pirms tam. Jūs esat mūžīgs sapņotājs, sapņojot par neiespējamo. Jūsu sapņi īstenojas, kad pieņemat to par realitātes sajūtu. Neierobežojiet sevi ar pagātni. Zinot, ka apziņai nekas nav neiespējams, sāciet iedomāties stāvokli, kas pārsniedz pagātnes pieredzi. Lai ko cilvēka prāts varētu iedomāties, cilvēks to var īstenot. Visi objektīvie redzamie stāvokļi vispirms bija subjektīvi neredzami stāvokļi, un jūs tos nosaucāt par redzamiem, pieņemot viņu realitātes sajūtu. Radošais process vispirms ir iztēle, un tad ticība iedomātajam stāvoklim. Vienmēr iedomājieties un gaidiet labāko. Pasaule nevar mainīties, kamēr nemainīsi savu skatījumu par to, kā iekšpusē, tā ārpusē. Tautas, tāpat kā cilvēki, ir tikai tādas, ko tu par tām domā un tici. Neatkarīgi no tā, kāda ir problēma, lai kur tā būtu, neatkarīgi no tā, ko tā skartu, jums nav neviens cits jāmaina, izņemot sevi. Jums nav ne pretinieka, ne palīga, lai veiktu izmaiņas sevī. Jums neatliek nekas cits, kā pārliecināt sevi par to patiesību, kuru vēlaties redzēt izpaužamies. Kad jums izdosies pārliecināt sevi par vēlamā stāvokļa realitāti, sekos rezultāti, kas apstiprinās jūsu stingro pārliecību. Jums nekad nevajag ieteikt citam stāvokli, kādu vēlties, lai viņš izpauž. Tā vietā jūs pārliecināt sevi, ka viņš jau ir tāds, kādu vēlaties, lai viņš būtu. Jūsu vēlmes realizācija tiek panākta, pieņemot vēlmes piepildījumu sajūtu. Jūs nevarat piedzīvot neveiksmi, ja esat pārliecinājies, ka jūsu vēlme ir patiesa. Par izmaiņām uzskatos liecina izmaiņas izpausmē. Katru vakaru, ejot gulēt, sajūties apmierināts un attīries no dienā piedzīvotā, jo tavs subjektīvais mīļotais vienmēr veido objektīvo pasauli jūsu priekšstatā par viņu, pēc koncepcijām, ko nosaka jūsu sajūtas. Nomoda 2/3 jūsu dzīves uz zemes vienmēr apstiprina un liecina par jūsu zemapziņas iespaidiem. Darbības, dienas notikumi ir sekas, tie nav cēloņi. Brīva griba ir tikai izvēles brīvība. Izvēlieties šodien, kam jūs kalposiet. Tā ir jūsu brīvība izvēlēties, kādu noskaņojumu pieņemiet, bet noskaņojuma izpausme ir zemapziņas noslēpums. Zemapziņa uztver iespaidus tikai caur cilvēku sajūtām un sev vien zināmā veidā piešķir šiem iespaidiem formu un izteiksmi. Cilvēka rīcību nosaka viņa zemapziņas iespaidi, viņa ilūzija par brīvo gribu, viņa ticība rīcības brīvībai ir tikai nezināšana par iemesliem, kas liek viņam rīkoties. Viņš uzskata sevi par brīvu, jo ir aizmirsis saikni starp sevi un notikumu. Nomodā cilvēks ir spiests izpaust savus zemapziņas iespaidus. Ja viņš pagātnē ir sevi neapzināti iespaidojis, tad lai viņš sāk mainīt savas domas un sajūtas, jo tikai tā viņš mainīs savu pasauli. Netērējiet ne minūti nožēlai, jo ar sajūtām domāt par pagātnes kļūdām nozīmē atkārtot inficēt sevi. Lai mirušie apglabā mirušos. Novērsieties no ārējā un pieņemiet sajūtu, kas būtu jūsu, ja jūs jau būtu tas, kas vēlaties būt. Un šī stāvokļa sajušana rada vēl vairāk šo stāvokli. Lomu, kuru tu spēlē uz pasaules skatuves, nosaka tavs priekšstats par sevi. Piemēram, ja domā par sevi kā par neveiksminieku, tad zemapziņa radīs situācijas, kurās to varēs piedzīvot un to nostiprināt. Bet ja domā par sevi kā par veiksmīgu, kurš ir cienīgs saņemt visu, ko vien dzīvē vēlies, tad piedzīvosi pārsteidzošas situācijas, kurās tas tiks apstiprināts. Jūtot, ka jūsu vēlme ir piepildīta un mierīgi aizmiegot, jūs spēlējat galveno lomu, ko rīt spēlēsiet uz zemes. Un miegā jūs tiekat mācīti un instruēti jūsu lomā. Mērķa pieņemšana automātiski nosaka īstenošanas līdzekļus. Nekļūdieties šajā jautājumā. Ja gatavojoties miegam, jūs apzināti nejūtat sevi piepildītas vēlmes stāvoklī, tad jūs paņemsiet līdzi radīšanas istabā visu nomoda dienas reakciju un sajūtu summu, un miega laikā tiks pamācīts, kādā formā tie tiks izteikti.
No rīta jūs pamodīsieties, ticot, ka esat brīvais aģents, neapzinoties, ka katru dienas darbību un notikumu noteica jūsu priekšstats par sevi, kad aizmigāt. Tad jūsu vienīgā brīvība ir jūsu reakcijas brīvība. Jūs varat brīvi izvēlēties, kā jūs jūtaties un reaģējat uz dienas drāmu, bet drāma ir dienas darbība, kur notikumi un apstākļi jau ir noteikti. Ja jūs apzināti un ar nodomu nenosakāt prāta stāvokli, ar kādu dodaties gulēt, tad neapzināti aizmigsiet sarežģītā prāta stāvoklī, kas sastāv no visām dienas sajūtām un reakcijām. Katra reakcija rada zemapziņas iespaidu, un ja vien pret to nedarbojas kāda pretēja, dominējošāka sajūta, tā ir turpmāko darbību iemesls. Idejas, kas piepildītas ar sajūtām, ir radošas darbības, kas izpaužas. Gudri izmantojiet savas dievišķās tiesības, pateicoties spējai domāt un to sajust. Jūs valdāt pār visu radību. Kamēr esat nomodā, jūs esat dārznieks un atlasāt sēklas savam dārzam, bet ja kviešu grauds neiekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja tas mirst, tas nes daudz augļu. Tavs priekšstats par sevi, kad tu aizmiedz, ir sēkla, ko tu iesēji zemapziņas augstnē. Aizmiegot, jūtoties apmierināts un laimīgs, jūs savā pasaulē izpaužat apstākļus un notikumus, kas apstiprina šo prāta attieksmi. Miegs ir durvis uz paradīzi. Tas, ko tu uztver kā sajūtu, tu izpaud kā stāvokli, darbību vai objektu telpā, tāpēc guli ar piepildījumu sajūtu, kā apziņā, tā uz zemes. 3. nodaļa – lūgšana. Lūgšana, tāpat kā miegs, arī ir ieeja zemapziņā. Kad jūs lūdzat, ieiet savā istabā un aizverot durvis, lūdziet savu tēvu slepenībā, un jūsu tēvs jūs atklāti atalgos. Lūgšana ir līdzīga miega ilūzijai, kas samazina iespaidu par ārējo pasauli un padara prātu uzņēmīgāku pret iekšējiem ierosinājumiem. Lūgšanā prāts ir atslābinātā uztveres stāvoklī, kas līdzinās tai sajūtai, kāda ir tieši pirms gulētiešanas. Lūgšana nav par to, ko jūs lūdzat, bet gan tas, kā jūs gatavojaties to saņemt. Lai ko jūs vēlētos, kad jūs lūdzat, ticiet, ka esat to saņēmuši un jūs to saņemsiet. Vienīgais nepieciešamais nosacījums ir ticēt, ka jūsu lūgšanas jau ir piepildītas. Uz jūsu lūgšanu ir jāatbild, ja jūs pieņemat sajūtu, kāda jums būtu, ja mērķis jau būtu sasniegts. Brīdī, kad jūs pieņemat vēlmi kā notikušu faktu, zemapziņa atrod līdzekļus, lai to realizētu. Lai veiksmīgi lūgtu, jums ir jāpadodas vēlmei, tas nozīmē jāsajūt piepildītas vēlmes sajūta. Ideāli disciplinēts cilvēks vienmēr ir noskaņots uz vēlmēm kā uz notikušu faktu. Viņš zina, ka apziņa ir vienīgā realitāte un ka idejas un sajūtas ir apziņas fakti, tikpat reāli kā objekti telpā, tāpēc viņš nekad nepieļauj sajūtas, kas neveicina viņa laimi, jo tieši sajūtas ir rīcības un apstākļu iemesls viņa dzīvē. Un tāpat pretēji, nedisciplinētam prātam ir grūti noticēt tam, ko noliedz sajūtas, un parasti viņš kaut ko pieņem vai noraida, pamatojoties tikai uz acīm redzamajām sajūtām, jo ir izveidojies spēcīgs ieradums, jeb tendence paļauties tikai uz tā brīža sajūtām. Tās ir jāizslēdz, pirms sākat lūgt, pirms mēģināt sajust to, ko tās noliedz. Ikreiz, kad esat šādā prāta stāvoklī, es gribētu, bet nevaru, jo vairāk jūs cenšaties, jo mazāk spējat ļauties vēlmei. Jūs nekad nepievelkat to, ko vēlaties, bet jūs vienmēr piesaistāt to, par ko sevi apzināties un uzskatāt. Lūgšana ir māksla pieņemt sajūtu būt par to, kas vēlaties būt, un iegūt to, ko vēlaties. Kad sajūtas apstiprina jūsu vēlmes neesamību, visi apzinātie centieni pretoties šim iespaidam ir veltīgi, un tam ir tendence vēl pastiprināt šo iespaidu. Lūgšana ir māksla pakļauties vēlmei, nevis uzspiest vēlmi. Ikreiz, kad jūsu sajūtas ir pretrunā ar jūsu vēlmi, sajūta būs uzvarētāja. Dominējošākā sajūta vienmēr izpauž sevi. Lūgšanai ir jābūt bez piepūles. Mēģinot izlabot prāta attieksmi, ko noliedz sajūtas, pūles ir fatālas, jeb liktenīgas. Lai veiksmīgi nodotos vēlmei kā jau notikušam faktam, jums ir jāizveido pasīvs stāvoklis, sava veida sapņaina apcere vai meditatīva uztvere, līdzīgi sajūtai, kas ir pirms miega. Šādā atslābinātā stāvoklī prāts novēršas no objektīvās pasaules un viegli uztver subjektīvā stāvokļa realitāti.
Tas ir stāvoklis, kurā jūs esat apzināts un diezgan spējīgs kustēties vai atvērt acis, bet jums nav nekādas vēlēšanās to darīt. Vienkārši veids, kā izveidot šo pasīvo stāvokli, ir atpūsties ērtā krēslā vai gultā. Ja atrodaties gultā, apgulieties uz muguras tā, lai galva būtu vienā līmenī ar ķermeni. Aizveriet acis un iedomājieties, ka vēlaties gulēt. Sajūtiet, cik vien iespējams, ka esat miegains. Pēc kāda laika tev pārņem mierīga sajūta, ko pavada vispārējais atslābums ķermenī un izzūd jebkāda vēlme kustēties. Jūs jūtaties patīkami, komfortabli un nevēlaties mainīt savu pozīciju, lai gan citos apstākļos jums nemaz nebūtu ērti. Kad šis pasīvais stāvoklis ir sasniegts, iedomājieties, ka esat piepildījis savu vēlmi. Nevis kā tā tika piepildīta, bet vienkārši jau kā faktu. Vēlēšanās piepildījās. Iedomājieties, ko vēlaties sasniegt dzīvē, tad sajūtiet, ka esat to jau sasniedzis. Domas rada nelielas iekšējas runas kustības, kuras pasīvā lūkšanas stāvoklī var dzirdēt kā izteikumi no ārpuses. Tomēr šī pasivitātes pakāpe nav būtiska jūsu lūkšana īstenošanai. Viss, kas nepieciešams, ir radīt pasīvu stāvokli un sajust, ka vēlme ir piepildījusies. Viss, kas jums varētu būt vajadzīgs vai vēlams, jau ir jūsu. Jums nav nepieciešams palīgs, lai to sasniegtu. Tas jau ir jūsu. Piepildi savus vēlmes dzīvē, iztēlojoties un jūtot, ka jūsu vēlme ir piepildīta. Kad mērķis tiek pieņemts, jūs kļūstat pilnīgi vienaldzīgs pret iespējamo neveiksmi, jo šī mērķa pieņemšana, tas ir līdzeklis šī mērķa sasniegšanai. Kad jūs iznākat no lūkšanas brīža, tas ir līdzīgi, kā jums būtu parādīta laimīgas un veiksmīgas izrādes beigas, kaut arī jums neparādīja, kā šīs beigas tiks sasniegtas. Tomēr, kļūstot par beigu lieciniekiem, neatkarīgi no jebkuras nelabvēlīga notikuma secības, jūs saglabājat mieru un pārliecību, apzinoties, ka beigas ir iepriekš noteiktas ideāli. 4. nodaļa. Ne ar spēku ne varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebauts. Iegūstiet vēlamā stāvokļa garu, pieņemot sajūtu, kas būtu jūsu, ja jūs jau būtu tas, kas vēlaties būt. Noķerot meklētā stāvokļa sajūtu, tu esi atbrīvots no visiem centieniem to tādu padarīt, jo tas jau ir. Katrai domai un idejai cilvēku prātā ir ar to saistīta sajūta. Iemūžiniet sajūtu, kas saistīta ar jūsu īstenoto vēlmi. Iedomājoties to sajūtu, kas būtu jūsu, ja jums jau piederētu vēlamā lieta un jūsu vēlme piepildītos reāli. Ticība ir sajūta, lai notiek jums pēc jūsu ticības. Atbilstoši tavai ticībai un tās sajūtai viss notiek. Jūs nekad nepiesaistāt to, ko prātā vēlaties, bet vienmēr to, ko sajūtat, kas esat. Kāds cilvēks ir, tā viņš arī redz. Kam ir, tam tiks dots, bet kam nav, tam atņems to, kas tam ir. Tu esi tas, par kādu tu sevi sajūti un uztver, un tev ir dots tas, kas tu esi. Tātad iedomājieties sajūtu, kas jums būtu, ja jums jau būtu vēlme, un jūsu vēlmē ir jāpiepildās. Tā Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla viņš to radīja. Lai jūsos paliek tas prāts, kāds bija arī Jēzum Kristum, kurš būdams Dieva veidolā, neuzskatīja par laupīšanu līdzināties viņam. Jūs esat tas, par ko sev uzskatāt. Tā vietā, lai ticētu Dievam vai Jēzum, ticiet, ka esat Dievs vai Jēzus. Patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs. Tam, kurš tic tā, kā es ticu, darbus, ko es daru, viņš arī darīs tāpat. Jēzum nešķita dīvaini darīt Dieva darbus, jo viņš sev uzskatīja par Dievu. Es un mans tēvs esam viens. Dabiski dariet tā darbus, par ko vēlaties būt, tāpēc dzīvojiet tajā sajūtā, kāds vēlaties būt, un jūs tas būsiet. Kad cilvēks tic viņam sniegtā padomu vērtībai un to pielieto, viņš sevī apstiprina veiksmes realitāti. Grāmatas beigas.